cilvēki visos laikos ir gribējuši zināt nākotni. Un daudz griežas pie zilniekiem, pie burvjiem, pie visādiem orākuliem, taro kārtas liek, lai kaut ko uzzinātu. Bet viņi negriežas pie Dieva, jo tikai Dievs zina patiesību. Un bija tāds cars Nebukadnecars. Viņš arī griezās pie šitādiem orākuliem, pie burvjiem, lai viņam iztulkot sapni. Un kad viss teica, ka viņam visu tur pateiks, viss tā kā vajag, viņš saprata, ka viņu apmuļķos, ka viņš tiks apmuļķots un piemānīts. Viņš viņus vienkārši lika nokaut. Un kad Daniels iztulkoja to sapni ar Dievu palīdzību, tad viņš saprata ar visām zīmēm, ko Dievs deva, ar visādiem brīnumiem, ko viņš darīja. Viņš saprata, ka vienīgā vara un taisnība ir tikai Dievam un nekam citam. Un tādēļ arī mums ir jāseko tikai Dieva vārdiem un nekādiem burvjiem vai zilniekiem.